tuvākajiem mēnešiem mēs jums vēstījām. Pastāv ļoti liela iespēja, ka nākamā gada sākumā Latvijā notiks IRC posms, jeb Intercontinental Rally Challenge, kurš tika izveidots 2006. gadā un kopš tā laika tika uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem rally seriāliem pasaulē. Tagad oficiāli varam paziņot, tas tik tiešām tā būs, tikai ar visai sensacionālām izmaiņām. 28. septembrī Starptautiskā automobiļu federācija iznāca ar paziņojumu, kad ir panākta vienošanās ar Eurosport Events kompāniju, ka turpmākos 10 gadus Eiropas rallija čempionātu organizēs, reklamēs un visādi citādi valdīs par viņu Eurosport Events kompāniju. Ko tas mums nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu sākotnējais mērķis, uz kuru mēs gājām IRC, kuru līdz šim organizēja Eurosports, viņš pārtopu tiek apvienots ar Eiropas rallija čempionātu, un mēs kā pasākuma organizatori esam milzīgi ieguvēji, un mēs iegūstam ļoti lielu pievienoto vērtību. Mēs uzreiz esam iekļuvuši pat jau oficiāli atzītā otrā spēcīgākajā seriālā pasaulē. Tā kā, mums tā ir patiesībā ļoti liela veiksme. Tātad turpmāk šie divi čempionāti tiks apvienoti, par pamatu ņemot tieši IRC formātu, radot spēcīgu skatītājiem aizraujošu rallija sezonu, kuras otrais posms no 1. līdz 3. februārim notiks tieši Latvijā. Mūsu skatītājiem tā ir fantastiska iespēja ieplānot šīs 3 dienas 1. līdz 3. februāri un nekur tālu nebraucot uz ārzemēm, netērējot lielas naudas, redzēt šeit ļoti augsta līmeņa braucējus un ļoti augsta līmeņa sacensību šeit pat pie mūsu mājām. Stundas brauciena attālumā un braucējiem, es noteikti gribu teikt braucējiem, skrūvējiet savu sporta mašīnas, gatavojieties, jo šī jums ir fantastiska iespēja parādīt sevi Eiropai. Jūsu ceļos, kurus jūs zinat, atbrauks Eiropas spēcīgākie braucēji un jūs ar viņiem varēsiet braukt vienā trasē un jūs rādīs Eurosport kanālā. Manuprāt, tā ir vienkārši fantastiska iespēja kuram braucējam, kurš vēlas dzīvē kaut ko sasniegt. We choose Together Latvia because the organization, because the strong history of motorsport. Thanks also to the great landscape environments that you have, because we don't have to forget that the rally is also landscape. And these elements will be merged and makes us decide to have the Latvian Rally in European Rally Championship. This rally event will be broadcasted on Eurosport television international, so it will be in 59 countries, in 20 languages, in more than 120 million houses, and also in Eurosport Asia Pacific. Rallijs Liepāja-Ventspils būs ne tikai Eiropas rallija čempionāta otrais posms, bet arī Latvijas rallija čempionāta pirmie 2 posmi. Starts un pirmie ātrumposmi notiks Liepājas apkārtnē, toties otrās dienas laikā rallijs virzīsies ziemeļu virzienā, dienu noslēdzot Ventspils pievārtē. Savukārt rallija noslēdzošā diena notiks Ventspils apkārtnē. Kurzemes ceļos gan viesu, gan pašmāju autosportistiem būs jāveic ātrumposmi 240 km garumā. Mūsu šī brīža galvenais uzdevums un darbs ir piesaistīt pasākumu ģenerālu sponsoru. Mēs ļoti ceram, ka Latvijā atradīsies uzņēmums, kurš novērtēs šī pasākuma prestīžu mērogu un ka šis uzņēmums saskatīs sev šīs lieliskās iespējas reklamēt savu uzņēmumu Latvijā, Baltijā un visā Eiropā. Un tas ir mūsu galvenais darbs šīs tuvākajās dienās, jo, protams, ģenerāla sponsoru piesaistīšana arī būs liels pamats, lai šo sacensību norganizētu pēc visaugstākajiem standartiem un nostiprinātos šajā Eiropas rallija čempionāta kalendārā. Kā vēlāk atzina viens no šī pasākuma rīkotājiem, šobrīd Latvijā no autosporta neko lielāku norganizēt nevar. Formula 1 mums vēl nebūs ļoti ilgu laiku, bet pasaules rallija čempionāts tuvākos gadus. Līdz ar to šis viennozīmīgi ir augstākais autosporta pasākums, kuru redzēsim mūsu valsts robežās tuvāko gadu laikā. Un mums tas patīk.